Mani sauc Alisa Matisone. Es mācos Piltenes pamatskolā 4. klasē. Vēl es mācos Piltenes mūzikas skolā. Tur es mācos spēlēt violu un arī klavierus. Runājot par klavierēm, es zinu vienu anekdoti. Klausieties! Mamma saka Jānī, tu šodien nepaspēlēji klavierus, tāpēc saldējumu tu nedabūsi. Jānīts atbilst, tas nekas, kā viņš piesolīja 2, ja nespēlē. Vēl man ļoti garšo saldumu, un es arī zinu anekdoti par 2 kūkas gabaliņiem. Mamma jautā Pēterim. Pēter, vakar plauktā stāvēja 2 kūkas gabaliņi. Šodien tur stāv tikai 1, vai vari man paskaidrot? Pēters atbild, jā, protams, bija tukšs, un es otru kūkas gabaliņu nepamanīju. Tagad es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Vīrs min vēlam gadus. Vienreiz viens vīrs gājis pa mežu, vai nu mežsargs, vai kas viņš tur bijis, vai tāpat izgājis pastaigāties. Uz vienu reizi viņš mežā saticis vēlu. Vēls uzreiz iet klāt un teica vīram tā. Uzmini, cik vecs esmu, tad tu dabūsi 3 maisus naudas. Vīrs nodomājas, nauda jau būtu laba lieta, un vēl pēc tam 3 maisi vai traks, tad jau viņš var dzīvot kā pašam patīkas. Bet kā lai viņš uzmini, cik vēlam ir gadu? Brīdi padomājas un tad teicis, šodien es gan neminēšu, bet atnācību tu šo pašu vienu. Tad es pateikšu, cik tev gadu. Vēlam vaļas diezgan, un viņš apsolījies rītē atnākt. Norunāšu laiku ar vakar šeit ieradīšoties. Vīrs atnācis pirmais, ielīdis krūmos un gaidījis līdz vēls pienāks. Kā vēls bija pienācis, tā vīrs sācis krūmos kūkot par ceguzi. Vēls klausījās kādu laiku, un tad iesaucies, vai traks 99 gadus esmu nodzīvos, un vēl nekad neesmu dzirdējis, kad ziemas laikā kūkotu ceguzi. Āre, nu jau visa gudrība vīram biesi rokās. Nu vīrs iet vēlam klāt. Vēls jautā, vai vīrs varot pateikt, cik vēls ir vecs. Vīrs brīni paskatījās un tad teicis, man liekas, ka tu esi 99 gadus vecs. Vēls tikai pabrīnījies, kā vīrs to var zināt, bet nu vairs nekas nav atlicis. Tikai kā gādāt vienīgi naudu. Atnesis visus 3 maisus, nu vīrs varēs dzīvot bagāti, un viņam vairāk nekā nav trūcis. Paskati, kādā piedzīvojumā jau pūlās vīrs, un kādu bagātību tas viņam atnesa. Mājās sēžot tādu tu neatradīsi. Atliek vien doties izpētīt pasauli un piedzīvot īstus brīnums. Arī man vasarā gājas interesanti, un par to parūpējies mans draugs Fero. Fero ir ļoti ātrs, ļoti zinkārīgs un smaidīgs. Vai jūs varat uzminēt, kas viņš ir? Suns. Jā, suns, un viņš patiešām reizēm smaida. Līdzīgi kā vīrs no pasakas, mēs ar brāli, mammu un tēti izdomājām, ka jādodas pastaigā uz upmu. Mums pa ceļam nav mežu, bet krūmi un pļavs, kur pilns ar dzīvo radību. Un par laimi vēls nav manīts. Vienu reizi, kad mēs bijām nonākuši pie viena lielāka krūma, pēkšņi no tā izsprāga ārā zaķis, tik ātri un strauji, kad es tikai paspēju spalgi iekliekties. Izrādījās, Fero bija izrandījis zaķi ārā no krūma. Mamma nedaudz iespiedzās, brālis pieklusa no pārsteiguma, bet Fero, viņš nedomājot ne mirkli metā skriet zaķim pakaļ pilnā ātrumā. Bet lai arī kā Fero centās, zaķis tomēr bija ātrāks. Vistrakākais Fero piedzīvojums bija satikšanās ar āpsi, un ak vai šī satikšanās izvērtās par īstu cīņu. Fero sagrāba āpsi, un abi nelikās mierā, līdz tētis neiejaucās. Tētis pacēla Fero augšu un mēģināja izkratīt āpsi no Fero mutes. Tajā brīdī es nezināju, ko darīt, smieties vai raudāt, jo bija ļoti uztraukusies par Fero.
bet skats, ka tētis tur rokās paceltu suni un acis karājās no tā mutes, likās mazliet uzjautrinoši. Bet beigās viss bija kārtībā. Apsis aizbēga uz savu drošo alu zem priedes saknēm, un mēs ar Fero devāmies atpakaļ māju. Lai arī mēs netikām pie 3 maisiem naudas kā vīrs no pasakas, tomēr atmiņas par kopā pavadīto laiku ar ģimeni, manuprāt, ir daudz lielākas dārgumas. Paldies!